Aleluja! Šodien mums ir tā brīnišķīgā iespēja, ka mēs skatāmies Dievu vārdu par to, kā mēs varam būt uzvarētāji. Un uzvarētāji mēs varam būt Kristū. Un pirms mēs sākam šo nodarbību, tātad tā ir 13. nodarbība mūsu nodarbību ciklā jauniem kristiešiem, kā attīstīt savu ticību, kā pieaugt savā ticībā un vairāk saņemt tos Dieva vārda apsolītos augļus mūsu dzīvē. Un tātad lūgsim Dieva svētību šim. Mīļais Tēvs, es Tev pateicos par to, ka Tu dod savu vārdu, un tad, kad Tavs vārds izskan, tas rada ticību, un paldies, ka tas rada ticību šī brīdī katra viena sirdī, kurš klausās un to pieņem. Paldies par izsalkušām un izslāpušām sirdīm, kas grib vairāk Tevi iepazīt, un tagad dod man arī to žēlastību, ka es varu mācīt šo vārdu, lai Tavu valstība var iet plašumā mūsu personīgajā dzīvē un caur mums Jēzus vārdā. Āmen. Tātad šodien mēs skatāmies nodarbību būt uzvarētājam Kristū. Tātad katram vienam, kad mēs esam iesākuši ticības ceļu ar Dievu, Dievs ir paredzējis mums uzvaru, tādēļ, ka mēs zinām, ka Jēzus jau ir sātanu sakāvs. Un tas nav tikai tad, kad mēs nonāksim debesīs, bet mēs varam dzīvot uzvarā, kāds ir Dieva plāns un mērķis mūsu dzīvē jau šodien, un tas ir ļoti nepieciešams mūsu ikdienā, lai mēs varam dzīvot prieka, pateicības pilnu dzīvi, kā Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mans jūgs ir laipns, mana nasta ir viegla, un tātad skatīsimies šo iespēju un šo Dieva mērķi, kā mēs varam dzīvot uzvarā. Un tātad skatīsimies 2. korintiešiem, 2. nodaļa, 14. pāns. 2. vēstule korintiešiem, 2. nodaļa un 14. pāns. Bet paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Tātad vienalga, kādas tev ir situācijas, varbūt pat šodien kaut kāda situācija ir, vai arī pēdējā laikā kaut kas aktuāls, bet Dievs vienmēr mūs vada Kristus uzvaras gājienā. Tātad uzvarā vienmēr jāskatās, kāds ir tas Kristus ceļš, un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Vienalga, kā apostols Pāvils arī saka, citiem tā ir smarža uz dzīvību, un citiem nepatīk. Viņi izvēlās, Dievs atstāja to izvēli, tu vari arī izvēlēties un to neņemt un dzīvot savu izvēļu sekās. Tātad Kristus jau ir sakāvis sātanu, bet mūsu atbildība ir šo sakāvi padarīt mūsu dzīvē, un pēc tam caur mums, mūsu tuvinieku dzīvē, mūsu radinieku dzīvē, mūsu tautas dzīvē un vēl tālāk, kur Kristus mūs sūta pie citām tautām. Kā šo sātana sakāvi padarīt iedarbīgu, kā šo teritoriju, kuru jau Kristus ir ieguvis sev, kā ieiet, kā ieņemt, kā savu dzīvi ieņemt, lai mēs visur esam savas dzīves valdnieki, nevis kā apstākļi valda pār mums vai kādas situācijas, vai kādi citi cilvēki. Un tur ir kādi Dieva principi, kurus viņš mums saka, lai mēs ievērojam savā dzīvē, lai katru dienu varētu staigāt šajā uzvarā. Un šeit Dievs ir devis tādu brīnišķīgu norādījumu, kuru apostols Pāvils raksturo kā apbruņojums. Un šo apbruņojumu, tā kā karavīram, ka viņš uzliek sev tās bruņas un ietērpjas savā karavīra formā, īpaši kaut kāds gadsimts iepriekš, lai ienaidnieku būts neiet cauri, tur vajag šīs bruņas. Mēs arī Bībelē lasām par Saulu un par Dāvidu, un kad Dāvids gāja un teica, es iešu un es sakaušu Goliātu, un Sauls viņam teica, tu tā nevari iet, tev vajag tās bruņas, un Sauls deva savas bruņas Dāvidam, bet Dāvids redzēja, ka Saula bruņās viņš nevar iet, viņam ir jāiet ar savu apbruņojumu. Un tā arī Dievs mums dod katram vienam šo apbruņojumu, lai mēs varētu dzīvot katru dienu uzvarā. Saku uzvarā? Katru dienu. Arī
šodien. Un tātad skatīsimies vēstulē Efeziešiem, apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem, 6. nodaļa, un lasīsim no 10. līdz 18. pantam. Efeziešiem 6, no 10. līdz 18. Un es lasīšu maz pa mazām, un tad nāks tas skaidrojums. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Tā kā apustulis Pāvils šeit saka beidzot, tur ir arī iepriekš visas tās lietas, par ko viņš runā beidzot. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot Dieva pakārtotība, Dieva principi, ka vispirms mēs pakļaujamies Dievam, mēs pakļaujamies Dieva vārdam, mēs pakļaujamies autoritātēm, ko Dievs ir iecēlis, un kārtībai, vai tā ir kā ģimenē kārtība vai sociālā kārtība. Un tad ir šis Dieva apbruņojums, kurš ir, kad mēs ejam ar kungu, mēs ejam ar viņa spēku, jo savā spēkā mēs nevaram izcīnīt tās cīņas, jo šeit viņš pats arī saka, 11. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, jo mēs savā spēkā piedzīvojam sakāvi atkal un atkal, bet viņš pamudina, ej, tātad ņem Dieva ieročus, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Tātad tas, ko mēs savā dzīvē sastopam, tas nav vienkārši cilvēks, kas nāk ar savu kaut kādu ideju vai ar to, ka viņš mūs pazemo, viņš mūs nenovērtē, viņš mūs neuzslavē, bet aiz tā visa stāv mūsu dvēseļu ienaidnieks Sātans, jo 12. pantā viņš brīnišķīgi paskaidro, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās. Tātad nevis pret to, ko mēs redzam. Mēs redzam cilvēku, un mums liekas, cilvēks ir mūsu ienaidnieks, vai tas darba priekšnieks mūsu ienaidnieks, vai tas kaimiņš ir mūsu ienaidnieks, vai pat citiem varbūt dzīves draugs liekas, ka ienaidnieks. Nē, viņš saka, ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet, saka pēc manis, bet, tātad tur ir cīņa, bet pret kaut ko citu, pret valdībām un varām, šīs tumsas pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un mēs arī kādās citās rakstu vietās lasām, ka šo pasauli caur Ādama pirmā cilvēka grēkā krišanu pārvalda Sātans. Daudz reiz cilvēki ir teikuši, ja jau Dievs ir un ja viņš ir tik labs, kāpēc tad notiek tik ļaunas lietas? Tādēļ, ka caur Ādama nepareizajām izvēlēm viņš atdeva pārvaldīšanu Sātanam. Un tagad pasaules valdnieks ir Sātans, nevis Dievs. Jā, Dievs redz un viņš pārskata lietas, bet viņš nevar likumīgi ienākt un iejaukties, tādēļ viņš sūtīja Jēzu. Un visi, kas pieņem Jēzu, caur Jēzu mēs esam uzvarētāji. Saka pēc manis, caur Jēzu. Caur Jēzu, nevis savā spēkā. Mēs varam uzvarēt tātad Sātanu un visus šos dēmonus, kuri saceļas pret to, kas ir labs un taisnīgs. Tātad vēlreiz lasīšu 12. pantu. Jo ne pret miesu un asinīm, tātad nevis pret cilvēkiem mēs cīnamies, bet pret tām varām, kas cilvēkus kustina, kas viņiem dod tās ļaunās vēlmes. Šodien, kad tik ļoti daudz cilvēkiem tiek darīts ļauna, aiz tā stāv cilvēku grupējumi, kuri pārdevušies Sātanam, un Sātans dod viņiem visas tās idejas, kā citus apzakt, kā citus mocīt, kā nevērtēt vispār cilvēku, kā vairāk vērtēt dzīvnieku vai arī vēl kaut kādu tur politiku, zaļo vai vienalga kaut kādu, bet Dievs vērtē cilvēku, Dievs vērtē tevi, un viņam ir vislabākais plāns pret tevi, un tāpēc viņš parāda, kā mēs varam apbruņojoties ar Dieva ieročiem, iet un uzvarēt šīs ļaunās varas, kas saceļas ne tikai pret mums, bet arī pret visiem cilvēkiem, nevis gribot pacelt un iepriecināt cilvēku un raisīt visu to radošumu un visas perspektīvas, bet tieši otrādāk apzogot, iznīcinot, apspiežot.
Un Dievam ir vislabākais nodoms priekš mums, tāpēc arī pagājušā nodarbībā, kur mēs skatījāmies par piedošanu, un šķiet tā, ka, ja es piedošu, kāds tad būs man labums no tā, ja es piedošu? Es tikai zaudēšu. Nē, bet ar piedošanu, tādēļ, ka tas ir Dieva plāns, tad mēs darbinām Dieva spēkus, Dieva eņģeļus, kas ir daudz varenāki par mūsu spēkiem, un viņš iet un šo uzvaru izcīna neredzamajā pasaulē pret šiem valdniekiem, kas ir tie tumsas spēki. Ja mēs stāvam Dieva principos, Dieva patiesībā, un tādēļ tik svarīgi ir mums šo miesīgo prātu iemainīt pret Dievu prātu. Mums ir dots šis Dieva vārds. Dievs ir nomodā, lai savu vārdu piepildītu, un vienmēr mums ir izvēle, vai mēs uzticēsimies tam, ko Dievs ir teicis, vai mēs iesim pēc Dieva principiem, vai mēs iesim tam, ko mūsu pašu miesīgais prāts domā. Un pirms mēs ejam tālāk, es gribētu, ka mēs uzšķirtu vēstulē romiešiem, apstuļu Pāvila vēstule romiešiem, 8. nodaļa un no 5. panta. Un šeit apostols Pāvils skaidri pasaka, ka tas, kas ir miesīgs, tas, kas ir tas dabiskais mūsu prāts, tas, kas mums ir Ādamā, ko mēs esam mantojuši no Ādama, no pirmā cilvēka, viņš krita grēkā, tas ir ar Dievu ienaidā. Tas nav tas uzvarošais. Tas ir tas, kurš mūs ved vienkārši tajās lietās, ka mēs nevaram uzvarēt, ka apstākļi pārņem mūs, jo mēs neesam tad Kristus spēkā. Jo atceries, ka Dievs radīja pirmo cilvēku, un tad uzreiz nāca, pēc kaut kāda laika varbūt, tad nāca ienaidnieks Sātans, un viņš bija iemiesojies čūskā, un viņš sacīja, tad, kad tu ēdīsi no šitā augļa, tu būsi tik gudrs kā Dievs, tev vairs nevajadzēs Dievu. Tas nozīmē, tu pats varēsi izšķirt, kas ir labs un kas ir slikts. Un tas ir tagad, ko cilvēka miesīgais prāts, ja viņš nav pārveidots pēc Dieva, viņš domā, es pats zinu, kas ir labi, es pats izvēlēšos, kas ir labi. Un tad mūsu dzīve veidojas pēc šīm izvēlēm, un mēs atrodam sevi mūsu izvēļu sekās. Bet Dievs saka, izvēlēs to, ko es tev saku, kas ir labi. Un visi mani spēki, Kristus uzvar, viņš jau ir sakāvis Sātanu, viņš tev vadīs uzvarā, jo debesu armija, debesu karapulki iesaistās tavā dzīvē. Vēstulē romiešiem 8. nodaļa no 5. panta. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām. Tas ir tie, kas domā pēc sava paša prāta, nevis atļāvuši pārveidot pēc Dieva prāta, izvēloties Dieva lietas. Miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Tātad svētā gara, Dieva gara lietas nav tas pats, ko mūsu miesīgais prāts domā. Un viņš paskaidro, 6. pāns, miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Un katru reizi, uzreiz tajā mirklī liekas, man tieši to vajag, tā ir tā lieta, ko man vajag, es gribu atriepties, tādu es atmaksāšu tam. Un pēc tam mēs redzam, tas nenostrādāja, jo šo gara izvēli, to, ko Dievs saka, mēs uzreiz to rezultātu bieži neredzam, bet ja mēs to turpinam, tad mēs redzam, ka Dievs izcīna mūsu cīņas. Gara tieksme uz dzīvību un mieru. 7. pāns. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai vai Dieva likumam, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet mēs gribam būt tie, kas patīk Dievam, kuriem ir Dieva domas, Dieva veids, kā Dievs darbojās, jo tad Dievs caur mums darbojas, mūsu dzīvē un caur mums. Un 9. pāns, bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepiedar viņam. Un atgriezīsimies atpakaļ uz to apbruņojumu. Tātad, kad mēs ieaicinājām Jēzu savā sirdī, Dieva gars mūsos mudina, tas ir pareizi, to lietu dari, ar to ej, baro savu garu ar Dieva vārdu, bet tas ir konfliktā ar šo miesas prātu. Un prāts bieži saka, nē, tu nevari dot Dieva valstībā, tad taču tev pašam paliks mazāk.
Bet Dieva vārds saka, dod, un tev tiks dots, un tu saņemsi pilnu saspaidīt, sakratīt, pārplūstošu mēru, ieliks tieši tavās rokās. Tātad mēs izvēlamies nepārtraukti atļaut Dievam pārveidot mūsu prātu. Paldies Dievam par viņa vārdu, kas mūs pārveido. Tātad mēs lasījām vēstulē Efeziešiem 6. nodaļa no 10. panta, un es vēlreiz lasīšu tos iepriekšējos. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Aleluja! Dievs ir sakāvs caur Jēzu sātanu. Bruņojieties ar visiem dievieročiem, lai jūs pretī varētu stāties vēlna viltībām. Tātad sātans nav tāds vienkārši muļķis, viņš arī viltīgi ir izpētījis cilvēku domu gājienus, viņu vājās vietas, kā viņus varētu paklupināt, bet tu esi ar Kristus prātu gudrāks par sātanu. 12. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsas pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. 13. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus. Tātad mums ir nepieciešams, mēs tūlīt redzēsim, apostuls Pāvils uzskaita visus šos ieročus, un mums nepietiek tikai, ka viens ir stipri. Mums vajag visus Dieva ieročus ņemt, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Kas ir šī ļaunā diena? Tā ir tā diena, kad uzmācās ienaidnieks. Viņš uzmācās ar domām, viņš uzmācās ar kādiem cilvēkiem, kas pasaka nepareizas lietas mums, un liekas, ka es biju tik priecīgs, un es dzirdēju, ko kāds pasaka par mani, vai varbūt man viņš pateica, varbūt nepareizi izturējās, iedūra kā ar nazi, un uzreiz pļakšis es zemē. Tā ir tā ļaunā diena. Un Dievvārds saka, lai mēs ņemam Dieva ieročus, lai mēs varam pastāvēt, lai mums nav vienmēr jāgāžas un tad jāceļās augšā. Paldies Dievam, ka mēs varam celties augšā, bet mēs varam arī nostāvēt, un tas ir liels prieks, ka mēs uzvaram un nostāvam. Un tad viņš uzskaita šos Dieva ieročus. 14. Tad stāviet. Saki, man jāstāv. Saka pēc manis, Dieva labā griba ir, ka es stāvu. Aleluja! Nevis gāzties, bet ja tu esi nokritis, tad celies augšā. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību. Nu šeit ir tā kā divas nozīmes šim, savus gurnus apjozuši ar patiesību. Ir rakstu vietas, kuras saka, apjoziet savus prāta gurnus. Tas nozīmē, ka viņš runā par mūsu domām, ka mums ir jāpārveido mūsu domas, un atkal tas pats, ka mums ir jāpārveido pēc Dieva vārda. Un vēstulē Romiešiem 12. nodaļa, 1. pāns mums saka, vēstule Romiešiem 12. nodaļa, 1. pāns, es jums lieku pie sirds, brāļi un māsas, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā sirdsprātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad nepārtraukti jāpārveido savu miesīgo prātu vai savus prāta gurnus. Kāpēc viņš arī lieto šo prāta gurnus? Tāpēc, ka gurni tas ir tāds, kad mēs saprotam, ka tas ir vīra spēks, un mūsu prāts ir ļoti spēcīgs, un mēs varam izdarīt šīs izvēles, kam mēs ticēsim, vai šim nepārveidotajam miesas prātam, vai Dieva ceļiem un Dieva veidam, kā viņš grib, mēs paši izdaram to izvēli. Mums ir jāuzmanās, kādas izvēles mēs izdaram. Bet tad ir otra arī nozīme, kad šiem, kā viņš saka, gurnus apjozuši ar patiesību. Kādā citā tulkojumā ir teikts, stipri savelkot patiesības jostu ap saviem gurniem. Tātad patiesības josta ir tā, kas visu apbruņojumu satur kopā. Mēs nevaram iedomāties, kad, piemēram, būtu bikses bez jostas. Es vienmēr saku savam vīram, kad kaut kur mēs dodamies un viņš paņem šīs svētku bikses līdzi, un es saku, vai tu siksnu esi atcerējies paņemt?
ir jāapjož, ir stingri jāsavelk šī patiesības josta. Un tas atkal ir šis Dieva vārds. Patiesība. Kā cilvēki saka, es pats zināšu, kas ir patiesība. Citi saka, nav tāda patiesība, kas ietu gadsimtiem cauri. Katrai kultūrai, katrai tautai ir savu patiesību, katram laikam ir savu patiesība. Bet ja tautas tā dzīvo, tad mēs redzam, ka tautas grimst un viņas izmirst. Bet Dieva vārds mums rāda šo mūžīgo patiesību. Tātad mums ir jādzīvo Dieva vārda patiesībā. Saka, man jādzīvo Dieva vārda patiesībā. Un, lai mēs to varētu, mums atkal un atkal ir jālas Dieva vārds, jāklausās Dieva vārds. Tālāk ejam. Tērpušies taisnības bruņās. Tātad mums ir jāliek bruņas, kas ir taisnības bruņas. Bruņas ir tās, kas aizsargā mūsu sirdi. Tas ir ļoti svarīgi, jo Sātans mērķē, lai mūsu sirdī nāktu ievainojumi, lai nāktu sāpinājumi, bet bruņas ir tās, kas sirdi aizsargā. Un tātad šeit ir rakstīts, taisnības bruņas. Kas ir šīs taisnības bruņas? Tā ir tā Dieva vārda patiesība. Tas, ka mēs esam taisnoti caur Jēzus Kristus upuri. Mēs dzīvojam Dieva vārda patiesībā. Un mēs varam arī izlasīt 2. korintiešiem 5:21, 2. korintiešiem 5. nodaļa 21. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Tas ir Jēzus Kristus, kurš kļuva par grēku mūsu vietā, lai mēs varētu dzīvot Dieva taisnībā. Ko nozīmē Dieva taisnība? Ka man ir piedots, vairs nav nekāda nosodījuma. Izlasīsim vēstulē romiešiem 8. nodaļas 1. pantu. Vēstule romiešiem 8. nodaļa 1. pants. Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas, vai arī nav nekāda nosodījuma. Tiem, kas ir Kristū Jēzū, jo dzīvības gara likums Jēzū tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs esam Jēzū Kristū, kad mēs dzīvojam Dieva vārdos, mums vairs nav vainas apziņa. Tādēļ, ka to, kas ir vainas apziņa, mēs esam uzlikuši Jēzum un mēs esam paņēmuši viņa taisnību. Mēs nevarējām samaksāt par mūsu grēkiem. Dievs sūtīja Jēzu, viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, un mēs paņemam Jēzus taisnību. Tagad Dievs uz mums neskatās, kā mēs paši dzīvojam, klupdami, kristami, bet viņš skatās, ka mēs esam Jēzu, un mums ir Dieva taisnība. Cilvēki ir ļoti aši mūs nosodīt. Mūsu pašu domas. Sātans arī liek domas no pagātnes tev, kāds tu biji pirms Kristus, kā tu darīji lietas pirms Kristus. Un tad, ja tu ej pa to celiņu, tev tikai galva zemāk un zemāk. Bet Dieva vārds saka, ka viss vecais ir pagājis, tu dzīvo Kristus taisnībā, Dievs ir mīlējis tevi un neļauj Sātanam tavu sirdi ievainot un sāpināt liet šīs taisnības bruņas. Jēzu Kristu es esmu attaisnots, viņš man ir padarījis svētu. Sargi savu sirdi, sargi no nepareizām domām. Jēzus ir visu samaksājis, lai tu dzīvot šajā brīnišķīgajā attaisnojumā. Nekāda nosodījuma nav tam, kurš dzīvo Kristu Jēzu. Āmen. Nākošais ir tātad 15. pāns, Efeziešiem 6:15. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Kājas ir tās, kurām ir vajadzīgi atbilstošie apavi, lai varētu veikt konkrētas rīcības. Tad, kad tu gribi iet
svētkos, es, piemēram, es uzvelku augstpapēžu kurpes pie garas skaistas kleitas. Tur man nederēs mājas čības. Tad, kad tu pa māju staigā, es ceru, ka tev ir tādi ērti apavi. Man ir čības, man ir konkrēts čības, ar ko man patīk, man kājas atpūšās. Bet tad, kad tu gribi skriet, tev nederēs uz augstiem papēžiem ar cietu zoli, tev ir jāuzvelk atbilstoši apavi vai snīkeri vai tur sporta botas, lai tu varētu skriet. Un tāpat viņš šeit saka, kājās uzvelciet apavus, kas ir apņemšanās kalpot miera evaņģēlijam. Tātad mums ir brīnišķīga iespēja, ka Dievs mūs ir darījis par savas vēsts sludinātājiem, ka mēs pasludinam šo salīdzināšanas vārdu, ka katrs viens var Jēzi aicināt savā sirdī, un viņam var grēki tikt piedoti, un viņš var dzīvot ar Dievu spēku savā dzīvē. Un šis teiciens ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, ka šeit apostols Pāvils saka, vienmēr gatavi apliecināt Jēzu, vienmēr gatavi, kā viņš raksta savam ticības dēlam Timotejam, ka pasludina Dievu vārdu laikā un nelaikā, vienmēr gatavi, vienalga kāds brīdis, vienmēr gatavi apliecināt Jēzu, sludināt Jēzus vārdu, šo salīdzināšanās vārdu ar Dievu, ka tu vari aicināt Jēzu savā sirdī un lūgt, lai viņš piedod tavus grēkus un saņemt Jēzus piedošanu. Un tad 16. Bez tā visa satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultes. Tātad, jebkurš uzbrukums kāds tev nāk, vienalga, ko sātans būtu nodomājis, vienalga, lai kā viņš gribētu tev kādu bultu iešaut, lai tevi iznīcinātu. Vairogs ir tas, ko ceļ priekšā, lai bulta netrāpītu. Vienmēr ticība. Kas ir ticība? Ka tu uzticies, ka Dievs ir nomodā par savu vārdu, lai viņš to piepildītu. Un vēl vēstulē Ebrejiem brīnišķīgs Dieva vārds, 11. nodaļa un 6. pāns. Bez ticības nevar Dievam patikt, vai viņam patikt. Tas ir domāts par Dievu. Un vairākās latviešu bībelēs ir izlaists kļūdas dēļ tas vārds viņam vai Dievam. Bet tur ir svarīgi, bet bez ticības nevar Dievam patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir. Tātad pirmā lieta, mēs ticam, ka Dievs ir, kad mēs nākam pie viņu. Un otrs, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Mēs ticam, ka Dievs mums atmaksā. Vēl daudzos tulkojumos ir teikts, ka tiem, kas viņu čakli meklē, neatlaidīgi meklē, uzcītīgi meklē, ka viņš atmaksā. Ar ko viņš atmaksā? Viņš atmaksā ar to, ka viņš savu vārdu mūsu dzīvē piepild. Tā ir tā ticība. Ienaidnieks nāk ar šaubām, piemēram, ko tu lūdz par to lietu? Tu jau esi lūdzis tur 1 mēnesi vai 2 vai 1 gadu, un rekā nekas nav piepildījies. Bet Jēzus saka, lūdziet, un jums taps dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Un šis vārds oriģināla valodā ir nevis vienkārši lūdziet, bet lūdziet un turpiniet lūgt, meklējiet un turpiniet meklēt, aleluja, klauvējiet un turpiniet klauvēt. Un latviešu valodā tas vārds ir lūdziet, un tad mēs domājam, Dievs lūdzu, dod man, lūdzu. Tas nav, ka mums ir jālūdzās Dievs, it kā viņš negribētu dot, bet tas ir, precīzāk būtu, prasiet Dievam un turpiniet prasīt. Un tad viņš vēl saka par to neatlaidīgo atraiti, kas pie tā bezdievīgā tiesneša visu laiku nāca un prasīja savu lietu. Un bezdievīgais tiesnesis teica, es nedaru tādas lietas, bet lai viņi nenāktu un man nemocīt, es viņai došu, ko viņi prasa. Un Jēzus saka, cik daudz vairāk debes Tēvs dos, ja tu būsi neatlaidīgs. Tātad nepakļaujies sātana meliem, turpin ticēt Dievam, uzticēties, un viņš darīs, un viņš piepildīs savu vārdu. Un tad pēdējais, tātad, es laikam izlaidu te vienu.
Nē, re, kur ir 17. pāntā. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārds. Tātad tā bruņu cepuri ir tā, kas aizsargā mūsu prātu. Neļauj tās domas, doma vien nav nekāds grēks, bet pretojies tam, dzen to domu prom, kas nesakrīt ar Dieva vārdu. Pestīšanas cepuri zina, ka tu vienmēr esi Dieva mīļais bērns, viņš ir tavā pusē, vienmēr tu vari nākt pie viņa, vienmēr viņš dzirdēs tevi un uzklausīs. Sargi savu prātu no sātana nepareizām domām, ko viņš iemet tavā prātā. Un tātad gara zobenu, tas ir Dieva vārds. Ar gara zobenu mēs tātad uzbrūkam sātanam, mēs atņemam tās teritorijas. Piemēram, ir kādas lietas, ko sātans ir nozedzis tev tavā dzīvē, un jebkura joma, varbūt tu neesi labklājībā, kā Dievs grib. Ņem šo gara zobenu, atrod vietas pa labklājību, cīnies, saki, man pieder, jo Dievs ir labs Dievs, un viņš svētī savus bērnus, un es kalpoju tam kungam. Es dodu 10. tiesu, es dodu ziedojumus, un es pasludinu, ka es esmu apgādāts, un mans kungs apgādā visas manas vajadzības. Varbūt veselībā ienaidnieks tev ir nozadzis. Runā Dieva vārdu, Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts, atkaro viņam to teritoriju. Tātad Dieva vārds ir tas zobens, kā tu iegūst tās teritorijas, kuras ienaidnieks ir tev atņēmis. Un 18. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tātad mēs turpinam lūgt ar visām lūgšanām. Mēs slavējam, mēs pateicamies, mēs dzīvojam Dievu klātbūtnē, vienmēr pateicoties viņam, ka viņš mūs mīl un Jēzu Kristu mēs varam iegūt visas lietas un Dieva vārds mūs pamāca. Vēl gribu teikt kādas dažas lietas. Jēkaba vēstule 4. nodaļa 7. pāns. Jēkaba vēstule 4. nodaļa 7. Viņš saka, tad nu padodieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tātad mēs nevaram stāties pretī vēlnam, ja mēs neesam vispirms pakļaujušies Dievam, pakļaujušies tam, ko Dieva vārds saka. Un viņam ir sava struktūra, mēs pakļaujamies Dieva vārdam, mēs pakļaujamies Dieva ieceltām autoritātēm, garīgajām, Kristus miesā, mācītājiem, kur ir tava draudze, tad mēs pakļaujamies valdībām, Dieva ieceltiem priekšniekiem, kas tev ir darba vietā, un sātanam mēs stājamies pretī, mēs neļaujam. Kā mēs stājamies pretī? Ar Dieva vārdu. Dieva vārds saka, 1. korintiešiem 10.13, pēdējā rakstu vieta, ko gribu vēl iedot. 1. korintiešiem 10.13, un tā ir tik brīnišķīga rakstu vieta, ka es nemaz agrāk nezināju, ka tā jau bija manā sirdī ienākusi, bet tad, kad man bija kāds liels pārbaudījums, man bija 10 gadi, es biju bērns, un man bija kādas analīzes jātaisa slimnīcā, un es biju zem narkozes, un tad, kad es pamodos, es tā kā piefiksēju, es esmu nomodā, bet es nevaru elpot, un es ļoti izbijos. Un svētais gars uzreiz man cēla šo pantu un tas man tādu mieru iedeva. Un tur droši vien bija kaut kāda medicīniska manipulācija vai kas, bet es varēju sākt brīnišķīgi elpot, un svētais gars brīnišķīgi to lietu izveda galā. Un tā rakstvieta, ko viņš man deva, bija 1. korintiešiem 10.13, un lasīsim to. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticams. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Atceros vienu no saviem pirmajiem bībeles skolotājiem, un viņš teica pēc šīs raksturvietas, katrā ienaidnieku uzbrukumā, katrā pārbaudījumā, katrā grūtībā Dievs rada ceļu ārā, Dievs dod šo ceļu ārā, piesauc viņu, liec iekšā Dieva vārdu, lai šajā grūtību brīdī, kad tev ir nepieciešams, lai Dieva vārds nāk ārā. Esi svētīts, un mēs priecājamies pabeigt šo brīnišķīgo sēriju, un līdz ar to kādu brīdi atkal nebūs šīs tiešraides, un tad, kad es būs, es došu zinām sveicinus visus, lai Dieva prieks ir tavā namā un jauku tev šo svētku sezonu. Āmen!